Šodien iemācījos kases aparātā ievadīt rekvizītus, spiežam alfabētu, un lūk, kur parādās alfabēts. Nospiežot 3 reizes taustiņu, jums ir 3. burts izlats ārā. Atstāt pie 2 nulles. Lai uzspiest nākamo rindu, spiežiet NS, un būs alfabētā nākamā rinda. Šeit jūs varat ievadīt, pieņemsim, reģistrācijas numuru. Tūlīt jums parādīšu, ko izdarīt, ja esat kļūdījušies rakstot tekstu. Viena lieta, tas ir spiest pogu kļūda, tas izdzēsīs pa vienam burtam uz atpakaļ, lūk šādi te. Trešais var spiest dzēst un pazudīs pilnīgi viss uzrakstītais teksts. Kā arī ir iespēja rakstīt gan ar maziem, gan ar lieliem burtiem, spiežot alfabētu vairākas reizes. Ja tev ir zināms kaut kādas funkcijas rakstot tekstu, kas saprātā droši dalies komentārā. Mums visiem tas palīdzēs. Paldies!